Kad 1959. gada decembrī GB virsnieki ienāca Eduarda Berklausa kabinetā Latvijas Komunistiskās partijas centrālajā komitejā, viņi meklēja konkrētus dokumentus ar kodu Latviskā līnija, kas eksistēja tikai 3 eksemplāros visā republikā. Šajos dokumentos bija pierādījumi par slepenu plānu, kas varētu mainīt Latvijas nākotni padomju sistēmā, par slepenām sanāksmēm ar latviešu inteliģenci un par kaut ko daudz šokējošāku, par divkāršu spēli, kurā viens no vadošajiem komunistiem bija vienlaikus arī slēpts nacionālists. Kāpēc šie dokumenti tika iznīcināti tieši tajā dienā, kad Berklavu arestēja? Ko viņi patiesībā slēpa par šī cilvēka īstajiem mērķiem? Un vai Eduards Berklavs tiešām bija uzticīgs komunists, vai arī viņš spēlēja bīstamāko spēli savā dzīvē, izmantojot partijas varu, lai īstenotu latviešu nacionālās intereses? 1935. gada vasarā Mazā Lejasciema pagastā Kurzemē piedzima zēns, kuram bija lemts kļūt par vienu no pretrunīgākajām figūrām Latvijas padomju vēsturē. Eduarda Berklavsa ģimene nebija nec turīga, nec politiski aktīva, taču tieši šis vienkāršais lauku izcelsme vēlāk kļuva par viņa lielāko priekšrocību padomju sistēmā. Jaunais Eduards uzauga laikā, kad Latvija vēl bija neatkarīga valsts, un viņa apziņā dziļi iesakņojās latviešu kultūras vērtības un valsts neatkarības idejas. Bet tad nāca 1940. gads, un viss mainījās uz visiem laikiem. Kad Padomju Savienība anektēja Latviju, jaunajam Berklavsam bija tikai 5 gadi, taču viņš vēlāk atcerējās šo laiku ar pārsteidzošu skaidrību. Viņa tēvs, vienkāršs zemnieks, sastapa padomju varu ar piesardzību, bet ne ar atklātu pretestību, un šī pragmatiskā pieeja ietekmēja arī dēla domāšanu. Kara gados Berklavsa ģimene piedzīvoja gan padomju, gan vācu okupāciju, un šīs pieredzes iedēja jaunajā vīrietī ideju, kas vēlāk kļuva par viņa darbības kodolu: Latvijai vajag autonomiju, bet šo autonomiju var sasniegt tikai no iekšpuses, strādājot sistēmā, nevis cīnoties pret to, vai šī doma bija pragmatisma rezultāts vai dziļi pārdomāta stratēģija. Pēckara gadi bija brutāli visai Baltijas reģionam, un jaunie cilvēki saskārās ar nopietnu izvēli, vai pievienoties padomju sistēmai un mēģināt gūt kaut kādu ietekmi, vai palikt malā un kļūt par verdznieku. Eduards Berklavs izvēlējās pirmo ceļu, un 1948. gadā viņš iestājās Latvijas Komunistiskajā partijā. Viņam bija tikai 13 gadi, bet jau tad viņš saprata, ka partijas biedra karte ir vienīgā reālā iespēja ietekmēt notikumus savā zemē. Bijušie viņa klasēs biedri vēlāk atcerējās, ka Berklavs nekad nerunāja par komunismu kā par patieso ticību, bet gan kā par instrumentu, ar kuru var sasniegt citus mērķus. Viņa karjera padomju aparātā sākās steigā un attīstījās pārsteidzoši ātri jau no pirmajiem gadiem. 1950. gadā Berklavs beidza Rīgas Politehnisko institūtu un ieguva inženiera diplomu, kas bija ļoti vērtīgs padomju sistēmā. Bet viņš nesekoja tehniskās karjeras ceļam, kā sagaidīja viņa mācībspēki, bet gan izvēlējās partijas darbu, kur varēja tiešāk ietekmēt lēmumus par Latvijas attīstību. Jau 1952. gadā viņš kļuva par Rīgas pilsētas komitejas instruktoru un sāka veidot savu kontaktu tīklu gan partijā, gan starp latviešu inteliģenci. Viņa kolēģi atceras, ka Berklavs vienmēr uzmanīgi izvēlējās vārdus publiskās runās, slavēdams padomju sistēmu, bet nekad nekritizdams latviešu kultūru vai vēsturi. Šis līdzsvars prasīja neticamu prasmju līmeni, jo jebkura novirze uz nacionālismu varēja nozīmēt karjeras beigas vai pat sliktāk. Bet Berklavs attīstīja īpašu stilu, viņš runāja par padomju tautu draudzību, bet vienmēr pieminēja latviešu īpašo ieguldījumu šajā draudzībā, viņš slavēja kolektīvo saimniecību sistēmu, bet uzsvēra nepieciešamību respektēt vietējās tradīcijas un valodu. Vai viņš tiešām ticēja tam, ko runāja, vai arī katrs vārds bija rūpīgi aprēķināts, lai maskētu viņa īstos uzskatus? 1953. gadā notika pagrieziena punkts ne tikai Berklavsa, bet visas padomju savienības vēsturē. Josifs Staļins, diktators, kurš valdīja ar teroru vairāk nekā 30 gadus, nomira un sākās periods, ko vēlāk nosauca par atkušņu. Jauns vadītājs Nikita Hruščovs sludināja destalinizāciju un mazliet atvērāku pieeju nacionālajiem jautājumiem republikās. Šis moments bija tieši tas, uz ko Berklavs un viņa domubiedri bija gaidījuši. Bet tie nebija naivi ideālisti, tie bija pieredzējuši aparačiki, kuri saprata, ka jebkura pārmērīga aktivitāte var izraisīt Maskavas reakciju. Līdz 1955. gadam Berklavs jau ieņēma nozīmīgu amatu Latvijas Komunistiskās partijas centrālajā komitejā, un viņa ietekme pieauga ar katru mēnesi. Viņš kļuva par vienu no jaunās latviešu komunistu paaudzes līderiem, kas saprata gan padomju sistēmas mehāniku, gan latviešu sabiedrības vajadzības.
Viņa māja Rīgā kļuva par slepenu sanāksmi vietu, kur pulcējās rakstnieki, zinātnieki, kultūras darbinieki un partijas funkcionāri, lai diskutētu par to, kā Latvija varētu gūt lielāku autonomiju padomju sistēmā. Šīs sanāksmes nekad netika oficiāli reģistrētas, bet KB arhīvos ir atskaites, kas liecina, ka Berklāvsa mājā regulāri notika neoficiāli pasākumi ar diskutablu saturu. Kas tieši notika šajās sanāksmēs, par kurām padomju drošības dienesti ziņoja ar tādu uzmanību? Bijušie dalībnieki, kuri vēlāk runāja par šo laiku, atceras diskusijas par latviešu valodas pozīcijas stiprināšanu, par nepieciešamību attīstīt Latvijas ekonomiku tā, lai tā kalpotu vietējām interesēm, par vajadzību saglabāt latviešu kultūras identitāti padomju sistēmā. Šīs idejas bija bīstamas, jo tās tuvinājās tam, ko Maskava uzskatīja par buržuāzisko nacionālismu, bet Berklāvs un viņa domubiedri mācējās runāt par tām idejiski pieņemamā valodā. Viņi nerunāja par Latvijas neatkarību, bet gan par sociālistiskās kultūras nacionālo formu, viņi nekritizēja centralizēto plānošanu, bet gan rosināja ievērot vietējās specifiskās īpatnības. Šī lingvistiskā akrobātika prasīja neticamu inteliģenci un politisko jutību. 1956. gadā, kad Hruščovs savā slepenvēstulē PSKB 22. kongresā atklāti nosodīja Staļina noziegumus, Berklāvsam atvērās iespēju loks, kādu viņš nekad agrāk nebija pieredzējis. Republikās sākās process, ko sauca par nacionālo kadru izaugsmi, un Maskava uz laiku kļuva tolerantāka pret vietējo līderu iniciatīvām. Berklāvs izmantoja šo momentu maksimāli, ievirzot savus cilvēkus svarīgos amatos un sākot īstenot politiku, kas vēlāk kļuva pazīstama kā nacionālkomunisms, mēģinājums apvienot padomju sociālisma idejas ar nacionālo identitāti un interesēm. Bet vai Berklāvs tiešām ticēja, ka sociālisms un latviešu nacionālās intereses var mierīgi līdzās pastāvēt, vai arī viņš izmantoja sociālistisko retoriku kā aizsegu savu patiesajiem mērķiem? Viņa raksti no šī perioda ir pilni ar atsaucēm uz Ļeņinu un marksismu, bet rūpīgi lasot, var pamanīt, ka viņa galvenais fokus vienmēr bija Latvija, tās ekonomika, tās kultūra, tās cilvēki. Viņš rakstīja par nepieciešamību attīstīt vietējo rūpniecību, nevis tikai piegādāt izeivielas citām republikām, par vajadzību saglabāt latviešu valodu ne tikai kultūras, bet arī valsts pārvaldes sfērā, par nozīmi saglabāt lauksaimniecības tradīcijas, kas bija piemērotas Latvijas klimatam un augsnei. Katrs no šiem priekšlikumiem bija formulēts tā, lai tas formāli atbilstu padomju ideoloģijai, bet būtībā mēģināja nodrošināt lielāku neatkarību no Maskavas kontroles. 1957. gadā Berklāvs sasniedza savu karjeras virsotni līdz šim, kļūstot par Latvijas komunistiskās partijas centrālās komitejas sekretāru, atbildīgu par lauksaimniecību un rūpniecību. Šis amats deva viņam reālu varu pieņemt lēmumus par Latvijas ekonomisko attīstību, un viņš izmantoja šo varu, lai mēģinātu novirzīt resursus un investīcijas tā, lai tās kalpotu Latvijas, nevis tikai visa savienības interesēm. Viņš sāka programmu, kas vēlāk kļuva pazīstama kā republikāniskā pašpietiekamība, ideja, ka katrai republikai vajadzētu attīstīt pilnu ekonomikas ciklu, no izeivielu ieguves līdz gatavo produktu ražošanai, nevis būt tikai vienai daļai no visa savienības ražošanas ķēdes. Šī ideja bija tiešā pretrunā ar Maskavas centralizēto plānošanas sistēmu, kas iedalīja katru republiku specializācijā un līdz ar to padarīja tās atkarīgas viena no otras. Viņa vadībā Latvijā sāka veidoties jaunas rūpniecības nozares, kas nav bija plānotas Maskavas plānos, un attīstījās lauksaimniecības sistēma, kas balstījās uz vietējām tradīcijām, nevis uz importētajiem padomju standartu kolhoziem. Berklāvs personīgi apmeklēja simtiem saimniecību un uzņēmumu, runāja ar darbiniekiem latviešu valodā un mudināja viņus meklēt jauninājumus, kas būtu piemēroti tieši Latvijas apstākļiem. Viņa runa šajos braucienos bija pilnas ar entuziasmu un patiesi šķita, ka viņam rūp Latvijas attīstība, nevis tikai viņa karjera partijā. Bet vai šis entuziasms bija paties, vai arī tas bija daļa no rūpīgi veidota tēla? Viens no visspilgtākajiem Berklāvsa iniciatīvām bija projekts attīstīt Latvijas zivsaimniecību kā pilnībā integrētu nozari, no zvejas kuģu būves līdz konservu ražotnēm un eksporta organizācijai. Šis projekts prasīja būtiskas investīcijas un nozīmēja, ka Latvija varētu kontrolēt pilnu ekonomisku ciklu, neizveidojot atkarību no citu republiku resursiem vai pakalpojumiem. Maskava sākotnēji atbalstīja šo projektu, jo tas sola palielināt zivju produkciju visai savienībai, bet drīz vien kļuva skaidrs, ka Berklāvsa mērķis ir ne tikai produkcijas pieaugums, bet gan Latvijas ekonomiskās neatkarības stiprināšana. Zivsaimniecības projekts kļuva par simbolu tam, ko vēlāk sauca par Berklāvsa līniju, mēģinājumu veidot Latviju kā ekonomiski pašpietiekamu republiku padomju sistēmā. Bet šīs iniciatīvas nepalika nepamanītas Maskavā,
un pirmie brīdinājuma signāli parādījās jau 1958. gadā. Centrālā komiteja Maskavā sāka saņemt ziņojumus no Latvijas, kuri apgalvoja, ka Berklavs un viņa domubiedri pārāk uzsver nacionālos aspektus un novirzās no šķiru pieejas uz buržuāziskā nacionālisma pozīcijām. Šie apsūdzības bija ļoti nopietnas padomju sistēmā, jo nacionālisms tika uzskatīts par vienu no lielākajiem noziedzībiem pret padomju ideoloģiju. Tomēr Berklavs sajūtās pietiekami spēcīgs, lai turpinātu savu politiku, un viņam bija vietējās partijas organizācijas atbalsts, kas sastāvēja galvenokārt no latviešiem, kuri simpātizēja viņa idejām. Viņš ticēja, ka kamēr viņš spēja demonstrēt ekonomiskus panākumus un formāli ievēro padomju ideoloģijas prasības, Maskava neiejuksies viņa darbībā. Tas bija milzīgs aprēķins, un Berklavs to zināja labāk nekā jebkurš cits viņa komandā. Viņš regulāri tikās ar Latvijas KGB priekšnieku, lai demonstrētu savu lojalitāti, un vienmēr bija pirmais, kas publiski slavēja Maskavas lēmumus un Hruščova politiku. Bet vienlaikus viņš turpināja veidot savu autonomo struktūru, ieceļot latviešus visos atslēgas amatos un veidojot kontaktus ar citām republikām, kas arī vēlējās lielāku autonomiju. Īpaši ciešas attiecības viņš izveidoja ar līdzīgi domājošiem vadītājiem Igaunijā un Lietuvā, un bija diskusijas par to, ka visas trīs Baltijas republikas varētu koordinēt savu politiku, lai gūtu lielāku sviru sarunās ar Maskavu. Vai šīs konsultācijas bija tikai neformāla informācijas apmaiņa, vai arī bija mēģinājums veidot kaut ko līdzīgu reģionālai aliansei padomju sistēmā? KGB arhīvos, kas kļuva pieejami pēc padomju savienības sabrukuma, ir desmitiem ziņojumi par Berklavas aktivitātēm šajā periodā. Aģenti ziņoja par tikšanās tās viņa mājas, par telefonu sarunām ar kontaktiem citās republikās, par diskusijām partijas sanāksmēs, kur viņš aizstāvēja vietējas iniciatīvas pret centrālo direktīvām. Bet interesantākais ir tas, ka līdz 1959. gadam KGB neveica nekādas konkrētas darbības pret Berklavu, tikai turpināja novērošanu. Kāpēc drošības dienesti, kuri parastos apstākļos ātri reaģēja uz jebkādu nacionālismu pazīmi, šajā gadījumā bija tik pacietīgi? Vai viņiem bija īpaši rīkojumi no augšas, vai arī viņi paši nebija pārliecināti, vai Berklavs darbība tiešām ir noziedzīga, vai arī tā ir tikai agresīva, bet pieņemama interpretācija par Hruščova liberalizācijas politiku? Atbilde uz šo jautājumu iespējams meklējama tajā, ka pats Hruščovs šajā periodā atbalstīja zinām decentralizāciju ekonomikas vadībā un nacionālo kultūru attīstību, kamēr tas neapdraudēja partijas monopolu un savienības vienotību. Berklavs prasmīgi balansēja uz šīs pieļaujamības robežas, nekad neizsakoties par politisko autonomiju vai neatkarību, bet vienmēr runājot par ekonomisko efektivitāti un kultūras attīstību. Viņa argumenti bija racionāli un bieži vien pārliecinoši, kāpēc Latvijai, kas atrodas pie jūras un kam ir senas zvejniecības tradīcijas, būtu jāspecializējas tekstilrūpniecībā, ka tā varētu attīstīt zivsaimniecību. Kāpēc latviešu valoda nevarētu būt galvenā darba valoda Latvijas iestādēs, ja lielākā daļa darbinieku un iedzīvotāji ir latvieši? Šie jautājumi šķita loģiski, bet tie veda uz secinājumiem, kas apdraudēja centralizētās padomju sistēmas pamatus. Līdz 1959. gadam Berklavsa ietekme Latvijā sasniedza tādu līmeni, ka viņu sāka uzskatīt par faktisko Latvijas saimnieku, svarīgāku pat par formālo komunistiskās partijas pirmo sekretāru. Viņa vārds bija zināms ne tikai partijas aparātā, bet arī starp parasto sabiedrību, un daudzi latvieši redzēja viņā cerību uz labāku dzīvi un lielāku cieņu pret latviešu kultūru. Bet šī popularitāte kļuva par viņa lāstu, jo Maskavā sāka satrauktas par to, ka viens cilvēks koncentrēja pārāk lielu varu un ietekmību republikā, un ka viņa politika varēja radīt precedentu citām republikām. Ko darīt, ja katras republikas vadītājs sāks pieprasīt tādu pašu autonomiju, kādu prasīja Berklavs Latvijai? Vai tas nevarētu novest pie savienības sadalīšanas? 1959. gada vasarā notika dramatiskas izmaiņas Latvijas komunistiskās partijas vadībā, un Maskava nosūtīja Rīgā jaunu pirmo sekretāru, kam bija skaidrs uzdevums apturēt nacionalistiskās novirzes un atjaunot stingru centrālo kontroli. Jaunais sekretārs Arvīds Pelša bija pilnīgi citāda tipa cilvēks nekā Berklavs, vecākās paaudzes funkcionārs, kura karjera bija cieši saistīta ar Maskavu un kam nacionālās intereses bija pakārtotas partijas disciplīnai. Viņa iecelšana bija skaidrs signāls, ka atkušņa periods beidzas un ka Maskava vairs nebūs toleranta pret eksperimentiem ar autonomiju. Bet Berklavs vēl joprojām bija savā amatā un kontrolēja būtisku daļu republikas ekonomikas, un viņš nebija gatavs tik vienkārši padoties. Sekojošie mēneši bija spriedzes un konflikta laiks, kad Pelša un Berklavs cīnījās par kontroli pār Latvijas partijas organizāciju un lēmumu pieņemšanas procesu.
Katrs centās iegūt atbalstu no vairākuma centrālās komitejas locekļu, un katrs mēģināja pierādīt Maskavai, ka viņa pozīcija ir pareizā. Pelše apsūdzēja Berklāvu un viņa domubiedrus buržuāziskajā nacionālismā un mēģināja uzsvērt, ka viņu politika apdraudēja padomju tautu draudzību un varēja novest pie nopietnas krīzes. Berklāvs aizsargājās, apgalvojot, ka viņa politika pilnībā atbilda partijas līnijai un ka viņš vienmēr bija uzticīgs padomju varai, bet vienkārši meklēja efektīvākus veidus, kā attīstīt Latvijas ekonomiku un kultūru padomju sistēmas ietvaros. Bet vai viņš tiešām ticēja šiem vārdiem, vai arī tas bija izmisīgs mēģinājums izglābties no neizbēgamā? 1959. gada decembrī notika izšķirošais partijas plēnums, kurā tika apspriesta Latvijas komunistiskās partijas nacionalistiskā novirze. Berklāvs un viņa domubiedri centās aizsargāties, bet viņi jau zināja, ka cīņa ir zaudēta, jo Maskava bija pieņēmusi lēmumu un Pelšam bija pilns atbalsts no augšākās vadības. Plēnums ilga vairākas dienas, un tajā viens pēc otra vietējie funkcionāri, kuri agrāk atbalstīja Berklāvu, tagad pēkšņi kritizēja viņu un atzīstās, ka viņi bija maldināti viņa idejām. Šī publiskā nosodījuma ceremonija bija tipisks padomju varas rituāls, kurā cilvēkus ne tikai sodīja, bet arī pazemoja, liekot viņiem atzīt savas kļūdas un lūgt piedošanu. Bet Berklāvs atteicās spēlēt šo spēli līdz galam. Viņš atzina, ka viņš, iespējams, bija pārāk entuziastiski aizstāvējis Latvijas intereses, bet viņš neatzīstās, ka viņš bija nacionālists vai ka viņa mērķis bija kaitēt padomju varai. Šī nepilnīgā atzīšanas kļuva par viņa otro noziegumu pēc pirmā, un Maskava nolēma, ka Berklāvs nevar turpināt darbu jebkādā atbildīgā amatā. Viņš tika atcelts no visām savām pozīcijām partijā un valdībā, un viņam tika piedāvāts zemes amats kādā provinces pilsētā, tālu no Rīgas un jebkādas reālas ietekmes. Bet pat šis pazemojums nebija pietiekams Maskavai, jo drīz vien sekoja pilnīga izslēgšana no partijas un faktiski politiskā nāve. Cilvēks, kurš vēl pirms dažiem mēnešiem bija viens no ietekmīgākajiem vadītājiem Latvijā, tagad kļuva par personu, kuras vārdu nedrīkstēja pieminēt publiskajās runās un kuras idejas tika pasludinātas par bīstamu novirzi no pareizās līnijas. Bet kas notika ar tiem dokumentiem, kurus KGB virsnieki meklēja viņa kabinetā? Tie nebija vienkārši darba piezīmes vai ekonomiskie plāni, bet gan pierādījumi par plašāku tīklu un dziļāku stratēģiju, nekā Maskava bija iedomājusies. Daži no šiem dokumentiem vēlāk parādījās KGB arhīvos, bet lielākā daļa pazuda bez pēdām, un līdz šai dienai nav skaidrs, vai tos iznīcināja pats Berklāvs, vai arī kāds no viņa domubiedriem, vai arī tie tika paslēpti kaut kur, gaidot labākus laikus. Kādi noslēpumi bija šajos dokumentos, ka tos bija jāiznīcina tik steidzami? Vai tur bija pierādījumi par kontaktiem ar ārzemēm, vai par plāniem, kas gāja tālāk par ekonomisko autonomiju? Vai Berklāvs tiešām bija tikai reformators padomju sistēmā, vai arī viņš bija kaut kas vairāk, slēpts pretinieks, kurš gaidīja īsto brīdi, lai rīkotos? Pēc politiskās krišanas Berklāvs pavadīja vairākus gadus pilnīgā izolācijā, strādājot zemās pozīcijās un dzīvojot ar pastāvīgu KGB uzraudzību. Viņa bijušie draugi un kolēģi izvairījās no viņa, baidoties, ka kontakts ar nacionālistu varētu sabojāt viņu pašu karjeras. Bet interesanti, ka Berklāvs nekad publiski neatteicās no savām idejām un nekad neizteica nožēlu par to, ko viņš bija darījis. Viņš turpināja dzīvot klusā pretestībā, saglabājot kontaktus ar dažiem uzticamiem cilvēkiem un sekojot notikumiem Latvijā un plašākā padomju sistēmā. Viņš gaidīja, un šī gaidīšana ilga gandrīz 30 gadus. 1960. un 70. gados, kad Brežņeva valdīšanas laikā padomju sistēma kļuva arvien stingrāka un konservatīvāka, Berklāvsa vārds gandrīz pazuda no publiskās atmiņas. Jaunā paudze nezināja, kas viņš bija, un vecākā paudze baidījās par viņu runāt. Bet starp latviešu inteliģenci un nacionāli domājošiem cilvēkiem viņš kļuva par leģendu, par cilvēku, kurš bija mēģinājis mainīt sistēmu no iekšpuses un kurš bija samaksājis augstu cenu par savu drosmi. Viņa idejas par Latvijas ekonomisko pašpietiekamību un kultūras autonomiju turpināja dzīvot pagrīdē, un tās ietekmēja jauno disidentu paudzi, kas sāka veidoties 70. gados. Bet pats Berklāvs šajā laikā dzīvoja divkāršu dzīvi, kas bija vēl sarežģītāka nekā viņa politiskās karjeras laikā. Publiski viņš bija pazemīgs pensionārs, kurš strādāja vienkāršus darbus un izvairījās no jebkādas politiskās aktivitātes. Bet privāti viņš turpināja domāt, rakstīt un diskutēt ar uzticamiem cilvēkiem par Latvijas nākotni un par to, kā varētu mainīt padomju sistēmu. Viņš uzturēja dienasgrāmatu, kurā fiksēja savus novērojumus un analīzi par notikumiem, un šī dienasgrāmata vēlāk kļuva par nenovērtējumu vēstures avotu. Tajā viņš rakstīja atklāti par saviem uzskatiem, par savām kļūdām un par to, ko viņš darītu citādi,
ja viņam būtu otra iespēja. Lasot šos ierakstus, kļūst skaidrs, ka Berklavs nekad neatzina, ka viņa pamatideja bija nepareiza. Viņš joprojām ticēja, ka Latvija varēja gūt lielāku autonomiju padomju sistēmā, ja vien būtu bijis vairāk laika un ja Maskava būtu bijusi mazliet tolerantāka. Viņš analizēja savas taktikas kļūdas, varbūt viņš bija rīkojies pārāk ātri, varbūt viņš nebija pietiekami rūpīgi slēpis savus īstos mērķus, varbūt viņam vajadzēja veidot spēcīgāku atbalsta bāzi Maskavā, pirms sākt savas reformas Latvijā. Bet viņš nekad neapšaubīja, ka viņa mērķis bija pareizs un ka cīņa par Latvijas interesēm bija vērta riska. Vai šī pārliecība bija principialitātes izpausme, vai arī viņš vienkārši nespēja atzīt sev, ka viņa dzīves galvenais projekts bija izgāzies? 1980. gadu vidū, kad Mihails Gorbačovs sāka savu perestroikas un glasnostas politiku, Berklavs pēkšņi atkal kļuva aktuāls. Jaunā paudze latviešu aktīvistu, kas sāka prasīt lielākas tiesības un autonomiju Latvijai, atklāja Berklavsa vēsturi un saprata, ka viņš bija bijis viņu priekštecis, kurš jau pirms 30 gadiem bija mēģinājis darīt to pašu. Viņi sāka meklēt viņu, intervēt viņu un lūgt viņa padomus. Vecais vīrs, kurš bija pavadījis gandrīz 30 gadus aizmirstībā, pēkšņi atkal kļuva par nozīmīgu figūru latviešu nacionālajā kustībā. 1988. gadā, kad tika dibināta Latvijas Tautas fronte, Berklavs bija viens no tās atbalstītājiem un konsultantiem. Viņš nepiedalījās aktīvi publiskajās akcijās, jo viņa veselība jau bija vāja, bet viņš sniedza vērtīgus padomus par to, kā veidot stratēģiju un kā izvairīties no kļūdām, kuras viņš pats bija pieļāvis. Viņš brīdināja jaunos aktīvistus, ka Maskava var būt ļoti nežēlīga, ja tā sajutīs, ka tās vara tiek apdraudēta un ka viņiem jābūt gataviem maksāt augstu cenu par savu darbību. Bet viņš arī teica, ka tagad ir citādi laiki un ka viņiem ir iespējas, kādas viņam nekad nebija. Kad 1991. gadā Latvija atguva neatkarību, Berklavs bija jau ļoti vecs un slims cilvēks, bet viņš piedzīvoja to, par ko viņš bija sapņojis visu savu dzīvi. Viņš redzēja, kā Latvija kļuva par neatkarīgu valsti, kā latviešu valoda kļuva par vienīgo valsts valodu, kā Latvijas ekonomika sāka attīstīties pēc saviem principiem, nevis pēc Maskavas direktīvām. Bet vai viņš sajuta gandarījumu, vai arī viņš domāja par to, cik daudz laika un iespēju bija zaudēts tādēļ, ka viņa mēģinājums bija izgāzies? Vai viņš jautāja sev, vai viņa stratēģija strādāt sistēmā no iekšpuses bija bijusi pareiza, vai arī būtu bijis labāk izvēlēties atklātu pretestību? Pēc neatkarības atgūšanas Berklavs tika rehabilitēts un atzīts par nozīmīgu figūru Latvijas vēsturē. Viņam tika piešķirtas valsts apbalvojums, un viņa vārds tika ierakstīts goda grāmatās. Bet pats Berklavs šajā laikā jau bija pārāk vājš, lai aktīvi piedalītos publiskajā dzīvē, un viņš pavadīja savus pēdējos gadus klusumā, novērojot, kā Latvija veido savu jauno nākotni. Viņš nomira 1994. gadā, un viņa bēres bija liels notikums, kurā piedalījās gan vecās paaudzes cilvēki, kas atcerējās viņu no 50. gadiem, gan jaunā paudze, kas viņu atklāja 80. Bet pat pēc viņa nāves jautājums par to, kas viņš patiesībā bija, palika atklāts. Vai Eduards Berklavs bija patiesa komunists, kurš ticēja, ka sociālisms un nacionālās intereses var līdzās pastāvēt, vai arī viņš bija slēpts nacionālists, kurš izmantoja komunistisko partiju kā instrumentu, lai sasniegtu savus mērķus? Vai viņš tiešām ticēja padomju sistēmai, vai arī viņš vienkārši spēlēja lomu, lai iegūtu varu un ietekmību? Šie jautājumi nav tikai akadēmiska interese, jo tie attiecas uz plašāku problēmu, vai ir iespējams mainīt totalitāru sistēmu no iekšpuses, vai arī jebkurš mēģinājums to darīt neizbēgami noved pie kompromisiem, kas galu galā nozīmē sadarbību ar sistēmu. Daži vēsturnieki apgalvo, ka Berklavs bija naivs ideālists, kurš neizprata padomju sistēmas patiesību būtību un kurš ticēja, ka viņš var izmantot tās struktūras saviem mērķiem, neapzinoties, ka patiesībā sistēma izmanto viņu. Citi saka, ka viņš bija pragmatisks politiķis, kurš saprata, ka tiešā konfrontācija ar Maskavu būtu nozīmējusi tūlītēju sakāvi, un ka vienīgā reālā stratēģija bija mēģināt gūt pakāpenisku autonomiju, izmantojot sistēmas pašas pretrunas un vājās vietas. Vēl citi uzskata, ka viņš bija divkāršs aģents, kurš spēlēja abas puses, publiski demonstrējot lojalitāti padomju varai, bet slepeni strādājot pie Latvijas neatkarības atjaunošanas. Patiesība, visticamāk, ir kaut kur pa vidu starp šīm interpretācijām. Berklavs bija sarežģīts cilvēks, kurš dzīvoja sarežģītā laikā un kurš mēģināja atrast ceļu starp divām nesavienojamām lietām – lojalitāti padomju sistēmai un lojalitāti Latvijai. Viņš, iespējams, pats līdz galam neapzinājās, kur beidzas viena lojalitāte un sākas otra, un viņa dzīve bija pastāvīga balansēšana uz šīs robežas.
Viņš izmantoja komunistiskās partijas struktūras un retoriku, lai virzītu latviešu nacionālās intereses, bet vienlaikus viņš arī tika izmantots no partijas, lai leģitimizētu tās varu Latvijā. Viens no interesantākajiem aspektiem Berklavsa personībā ir tas, ka viņš nekad pilnībā neatteicās no sociālistiskajām idejām pat pēc Padomju Savienības sabrukuma. Savās pēdējās intervijās viņš joprojām runāja par sociālās taisnīgības nepieciešamību un par to, ka kapitālisms nav ideāla sistēma. Viņš kritizēja dažus aspektus jaunajā Latvijā, īpaši ekonomisko nevienlīdzību un sociālo problēmu, un viņš teica, ka viņa sapnis bija par Latviju, kas būtu gan neatkarīga, gan sociāli taisnīga. Vai šie uzskati bija patiesi, vai arī viņš vienkārši nespēja pilnībā atteikties no ideoloģijas, kurai viņš bija veltījis lielāko daļu savas dzīves? KGB arhīvi, kas kļuva pieejami pēc neatkarības atgūšanas, atklāja interesantu detaļu par Berklavsa gadiem izolācijā. Izrādījās, ka drošības dienesti turpināja viņu uzraudzīt līdz pat 80. gadu beigām, un ka viņi regulāri ziņoja par viņa kontaktiem un aktivitātēm. Bet vēl interesantāk ir tas, ka dažos no šiem ziņojumiem KGB virsnieki paši atzina, ka Berklavs, neskatoties uz savu nacionalistisko novirzi, nekad nebija iesaistīts nekādās pretiesiskās darbībās un ka viņš faktiski dzīvoja ļoti klusu un likumpaklausīgu dzīvi. Kāpēc tad viņi turpināja viņu uzraudzīt tik ilgi? Vai viņi baidījās, ka viņš varētu atkal kļūt aktīvs, vai arī viņi vienkārši sekoja rutīnai? Vēl viens neatbildēts jautājums ir par Berklavsa kontaktiem ar citām republikām un iespējamiem ārzemju sakariem. Daži dokumenti liecina, ka viņam bija kontakti ar līdzīgi domājošiem vadītājiem citās padomju republikās, īpaši Ukrainā un Gruzijā, kur arī bija spēcīgas nacionālās kustības. Bet vai šie kontakti bija tikai neformāla informācijas apmaiņa, vai arī bija kāda koordinēta stratēģija? Un vai Berklavsam bija kādi kontakti ar latviešu emigrantiem rietumvalstīs, kas varētu liecināt par plašāku plānu? KGB to noteikti aizdomājās, bet viņi nekad neatrada konkrētus pierādījumus. Mūsdienu Latvijā Eduarda Berklavsa mantojums ir pretrunīgs. Daži viņu uzskata par varoni, kurš drosmi aizstāvēja latviešu intereses vissarežģītākajā laikā un kurš samaksāja augstu cenu par savu principialitāti. Citi viņu kritizē par sadarbību ar padomju sistēmu un par to, ka viņš bija komunistiskās partijas loceklis, kas piedalījās represīvās struktūrās. Vēl citi viņu redz kā traģisku figūru, kurš mēģināja neiespējamo, samierināt nesavienojamo, un kurš galu galā izgāzās abos frontos, zaudējot gan padomju varas uzticību, gan nespējot sasniegt savus nacionālos mērķus. Bet iespējams vissvarīgākais jautājums par Berklavu nav tas, vai viņš bija komunists vai nacionālists, bet gan tas, ko viņa pieredze māca mums par totalitāru sistēmu un par cilvēku, kas mēģina tās mainīt. Vai ir iespējams strādāt totalitārā sistēmā, nekaļot kompromisus, kas galu galā padara tevi par sistēmas daļu? Vai ir iespējams izmantot sistēmas struktūras pret pašu sistēmu, vai arī process, kurā tu mēģini to darīt, neizbēgami maina tevi pašu? Berklavsa dzīve liecina, ka šie jautājumi nav vienkārši un ka atbildes uz tiem nav melnbaltas. Viņa stratēģija strādāt sistēmā no iekšpuses deva dažus rezultātus, vai būtu bijis labāk izvēlēties atklātu pretestību, pat ja tā būtu nozīmējusi tūlītēju sakāvi? Vai varbūt viņa mēģinājums, neskatoties uz izgāšanu, bija svarīgs, jo tas parādīja, ka pretestība ir iespējama un ka sistēma nav visvarenīga? Šie jautājumi paliek aktuāli arī mūsdienās, jo totalitāras un autoritāras sistēmas joprojām eksistē daudzās pasaules vietās, un cilvēki joprojām saskaras ar izvēli, vai mēģināt mainīt sistēmu no iekšpuses, vai cīnīties pret to no ārpuses, vai arī vienkārši izdzīvot un cerēt uz labākiem laikiem. Eduarda Berklavsa pieredze liecina, ka nav vienkāršu atbilžu un ka katra izvēle nāk ar savu cenu. Viņš izvēlējās iekšējo ceļu, un viņš samaksāja par to ar politisko nāvi un 30 gadiem izolācijā. Bet viņš arī piedzīvoja to, ka viņa sapnis par neatkarīgu Latviju piepildījās, pat ja ne tādā veidā, kā viņš bija iedomājies. Visbeidzot, Berklavsa stāsts ir arī stāsts par to, cik sarežģīta var būt cilvēka identitāte un lojalitāte. Viņš bija vienlaikus komunists un nacionālists, padomju funkcionārs un latviešu patriots, sistēmas cilvēks un tās kritiķis. Šīs pretrunas nav vienkārši liecinājums par viņa divkosību vai nekonsekvenci, bet gan par to, cik sarežģīta ir realitāte, kurā cilvēki dzīvo un pieņem lēmumus. Mēs vēlamies vienkāršus stāstus par varoņiem un ļaundariem, par melniem un baltiem, bet patiesība parasti ir daudz sarežģītāka un daudz šķautnāka. Vai Eduards Berklavs bija latviešu nacionālists, kurš izmantoja komunistisko partiju kā instrumentu? Vai viņš bija patiess komunists, kurš vienkārši ticēja, ka sociālisms var būt savienojams ar nacionālo identitāti?
Vai viņš bija pragmatisks politiķis, kurš mēģināja maksimizēt Latvijas intereses pieejamo iespēju ietvaros? Vai viņš bija traģisks ideālists, kurš neizprata sistēmas, kurā viņš strādāja, patiesību būtību? Visticamāk, viņš bija viss tas vienlaikus, sarežģīts cilvēks sarežģītā laikā, kurš mēģināja atrast ceļu starp nesavienojamām lietām un kurš galu galā samaksāja augstu cenu par savu mēģinājumu. Kad 1960. gadā Eduards Berklavs sēdēja savā jaunajā kabinetā kādā mazā provinces pilsētā, tālu no Rīgas politiskajiem koridoriem, viņa galda atvilktnē slēpās piezīmi burtnīca ar melnu vāku. Šajā burtnīcā nebija nekādu oficiālu dokumentu vai darba plānu, bet gan detalizētas pārdomas par to, kas bija noticis un kāpēc viņa projekts bija sabrucis. Viņš rakstīja katru vakaru, kad bija pārliecināts, ka neviens neuzrauga, un šie ieraksti atklāja kaut ko pārsteidzošu. Berklavs joprojām analizēja situāciju kā stratēģis, nevis kā sakautais cilvēks. Viņš fiksēja kļūdas, bet ne savas idejas kļūdainību, viņš pētīja taktikas nepilnības, bet ne stratēģijas nepareizību. Vai šī neatlaidība bija principialitātes izpausme, vai arī nespēja atzīt, ka viņa dzīves galvenais projekts bija balstīts uz ilūziju? Viņa pirmie mēneši jaunajā amatā bija pazemojumi pilni, jo cilvēki, kuri agrāk stāvēja rindā, lai tiktos ar viņu, tagad izvairījās pat no acu kontakta. Bijušie kolēģi, kas vēl pirms gada slavēja viņa iniciatīvas un lūdza padomus, tagad izlikās, ka nepazīst viņu, kad viņi sastapās uz ielas. Šī sociālā izolācija bija tikpat sāpīga kā politiskā krišana, jo tā atklāja, cik daudzi no tiem, kurus viņš uzskatīja par domubiedriem, patiesībā bija tikai karjeristi, kas sekoja viņam tikai tik ilgi, kamēr tas bija izdevīgi. Bet bija arī daži, ļoti nedaudzi, kas saglabāja kontaktu, riskējot ar savām karjerām un drošību. Šie cilvēki kļuva par viņa slepeno tīklu, kas turpināja pastāvēt pat vismelākajās Brežņeva ēras dienās. Viens no šiem uzticamajiem bija Jānis Kalnbērs, bijušais žurnālists, kurš bija zaudējis savu darbu pēc tam, kad atteicās publiski nosodīt Berklavu. Kalnbērs regulāri apmeklēja Berklavu viņa jaunajā dzīvesvietā, un viņi pavadīja stundas, diskutējot par to, kas bija noticis un kas varētu notikt nākotnē. Šīs sarunas tika rūpīgi maskētas kā nejaušas tikšanās vai ģimenes pasākumi, jo abi zināja, ka GB viņus uzrauga. Bet pat šajos apstākļos viņi turpināja plānot un domāt par to, kā varētu turpināt cīņu par Latvijas interesēm citiem līdzekļiem. Kalnbērs vēlāk atcerējās, ka Berklavs nekad nerunāja par atriebību vai rūgtumu, bet vienmēr par nākotni un par to, ka viņu idejas agrāk vai vēlāk atgriezīsies. 1962. gadā notika notikums, kas parādīja, ka Berklavsa ietekme nebija pilnībā izzudusi. Vairāki jauni latviešu rakstnieki un mākslinieki publicēja darbus, kuros bija skaidri saskatāms nacionālās tēmas un kritika pret rusifikācijas politiku. Kad Maskava pieprasīja noskaidrot, kas stāv aiz šīs nacionalistiskās kampaņas, izmeklēšana atklāja, ka daudzi no šiem jaunajiem autoriem bija bijuši saistīti ar Berklavsa loku 50. gados un ka viņi joprojām uzturēja kontaktus ar viņu. Tas izraisīja jaunu represiju vilni, un vairāki cilvēki tika arestēti vai zaudēja savus darbus. Bet tas arī pierādīja, ka Berklavsa idejas bija iesakņojušās dziļāk, nekā Maskava bija domājusi, un ka tās turpināja dzīvot pat pēc viņa politiskās nāves. KGB arhīvos ir fascinējoši dokumenti no šī perioda, kas atklāja, cik nopietni drošības dienesti uztvēra Berklavsa potenciālo ietekmi pat pēc viņa krišanas. Vienā ziņojumā no 1963. gada aģents raksta, ka Berklavs turpina uzturēt kontaktus ar nacionalistiski noskaņotiem elementiem un ka viņa māja ir kļuvusi par neoficiālu sanāksmi vietu personām, kas kritizē partijas nacionālo politiku. Cits ziņojums min, ka Berklavs sistemātiski vāc informāciju par ekonomiskajiem procesiem Latvijā un ka viņš uztur detalizētas piezīmes par rusifikācijas politikas sekām. Šie ziņojumi liecina, ka Berklavs nebija vienkārši padavies savam likteņim, bet turpināja aktīvi sekot notikumiem un, iespējams, gatavoties kaut kam nākotnē. Bet kas viņu motivēja turpināt šo bīstamo darbību, zinot, ka viņš jau bija zaudējis visu un ka turpmāka pretestība varēja nozīmēt vēl smagākas sekas? Daži viņa tuvinieki vēlāk teica, ka Berklavs vienkārši nespēja dzīvot bez politikas un bez sajūtas, ka viņš dara kaut ko nozīmīgu. Citi apgalvoja, ka viņš joprojām ticēja, ka viņa idejas agrāk vai vēlāk triumfēs un ka viņa uzdevums ir saglabāt tās dzīves līdz tam brīdim. Vēl citi domāja, ka viņš vienkārši nevarēja piedot sev par izgāšanu un ka viņa turpmākā darbība bija mēģinājums pierādīt sev, ka viņš nebija kļūdījies. Kura no šīm interpretācijām ir tuvāka patiesībai, vai varbūt visas tās ir daļai patiesas? 1965. gadā Berklavs piedzīvoja personisku traģēdiju, kas vēl vairāk sarežģīja viņa situāciju.
Viņa sieva, kas bija bijusi viņa atbalsts visus šos grūtos gadus, smagi saslima, un ārsti teica, ka viņai nepieciešama ārstēšana, kas bija pieejama tikai Maskavā vai citās lielās pilsētās. Bet, kad Berklavs mēģināja organizēt šo ārstēšanu, viņš saskārās ar birokrātiskiem šķēršļiem un atteikumiem, kas skaidri liecināja, ka viņš joprojām bija persona non grata. Viņa lūgumi tika ignorēti vai noraidīti ar formāliem iemesliem, un viņa sieva nesaņēma nepieciešamo palīdzību. Viņa nomira pēc dažiem mēnešiem, un Berklavs bija pārliecināts, ka tas bija apzināts sods par viņa turpmāko pretestību. Vai viņš bija taisnība, vai arī tas bija vienkārši padomju veselības aprūpes sistēmas nekompetence un vienaldzība? Šī personīgā traģēdija varēja salauzīt Berklavu, bet tā vietā tā tikai nostiprināja viņa apņemšanos. Viņš kļuva vēl aktīvāks savā slepenajā darbībā, vēl uzmanīgāk dokumentēja padomju varas noziegumus un kļūdas, vēl ciešāk sadarbojas ar tiem nedaudzajiem cilvēkiem, kas joprojām viņam uzticējās. Viņa piezīmju burtnīcas kļuva arvien biezākas, un tajās bija ne tikai analīze par pagātni, bet arī plāni nākotnē. Viņš rakstīja par to, kā varētu organizēt latviešu nacionālo kustību, ja kādreiz rastos iespēja, kā varētu izmantot padomju sistēmas pretrunas un vājās vietas, kā varētu veidot kontaktus ar citām republikām un ar rietumiem. Vai šie plāni bija realistiski, vai arī tie bija tikai vecā cilvēka sapņi, kas palīdzēja viņam izturēt ikdienas realitāti? 1970. gados, kad Brežņeva režīms sasniedza savu stagnācijas virsotni, Berklavs jau bija 60 gadu vecs vīrs ar vāju veselību un bez jebkādām cerībām uz politisko rehabilitāciju. Bet tieši šajā laikā viņš sāka jaunu darbības fāzi, kas bija vēl bīstamāka nekā jebkas, ko viņš bija darījis agrāk. Viņš sāka rakstīt memoārus par savu laiku Latvijas komunistiskās partijas vadībā, un šie memoāri bija pārsteidzoši atklāti un kritiski pret padomju sistēmu. Viņš aprakstīja, kā lēmumi tika pieņemti Maskavā bez jebkādas konsultācijas ar republikām, kā vietējie vadītāji tika spiesti īstenot politiku, kas bija kaitīga viņu tautām, kā KGB kontrolēja katru soli un kā jebkura iniciatīva, kas neatbilda Maskavas vīzijai, tika apspiesta. Šie memoāri nekad netika publicēti viņa dzīves laikā, jo tas būtu nozīmējis tūlītēju arestu, bet viņš tos rakstīja ar domu, ka tie kādreiz kļūs pieejami. Viņš izgatavoja vairākas kopijas un uzticēja tās dažādiem cilvēkiem ar norādījumu publicēt tās, kad būs iespējams. Daži no šiem cilvēkiem vēlāk nodeva kopijas rietumu žurnālistiem un pētniekiem, un fragmenti no Berklavsa memoāriem parādījās dažādos izdevumos 80. gados. Šie fragmenti izraisīja lielu interesi, jo tie sniedza iekšējo skatījumu uz to, kā padomju sistēma funkcionēja republikās un kā vietējie vadītāji mēģināja aizstāvēt savas tautas intereses pret Maskavas spiedienu. Bet vēl interesantāks ir jautājums par to, kāpēc Berklavs uzņēmās šo risku. Viņš zināja, ka ja KGB atklās, ka viņš raksta šādus memoārus, viņš varētu tikt arestēts un notiesāts par antipadomju propagandu, kas nozīmētu cietumu vai psihiatrisko slimnīcu. Viņš jau bija vecs un slims, un viņam nebija daudz ko zaudēt, bet tomēr šis risks bija reāls. Kāpēc viņš to darīja? Vai viņš vēlējās atstāt liecību nākamajām paudzēm par to, kas patiesībā notika? Vai viņš cerēja, ka viņa stāsts varētu iedvesmot citus turpināt cīņu? Vai viņš vienkārši vēlējās izteikties pēc tik daudziem gadiem klusēšanas? 1976. gadā notika notikums, kas parādīja, ka Berklavsa idejas bija ietekmējušas plašāku loku nekā viņš pats zināja. Grupa latviešu inteliģences pārstāvi parakstīja vēstuli Leonīdam Brežņevam, kurā viņi protestēja pret rusifikācijas politiku Latvijā un prasīja lielāku autonomiju republikai. Šī vēstule, kas vēlāk kļuva pazīstama kā 17 latviešu vēstule, bija tieši izaicinājums padomju varai, un tās parakstītāji riskēja ar savām karjerām un brīvību. Kad KGB izmeklēja šīs vēstules izcelsmi, viņi atklāja, ka daudzi no parakstītājiem bija bijuši saistīti ar Berklavsa loku vai bija ietekmējušies no viņa idejām. Tas izraisīja jaunu uzmanības vilni uz Berklavu, un viņa uzraudzība tika pastiprināta. Bet Berklavs pats nebija tieši iesaistīts šīs vēstules sagatavošanā, un izmeklēšana nespēja pierādīt viņa tiešu līdzdalību. Viņš bija pārāk pieredzējis, lai atstātu tiešas pēdas, un viņš vienmēr rīkojās caur starpniekiem un netiešiem kontaktiem. Bet fakts, ka viņa idejas turpināja iedvesmot jaunas paudzes, liecināja, ka viņa ietekme nebija izzudusi, neskatoties uz visiem Maskavas centieniem to iznīcināt. Šī netiešā ietekme bija, iespējams, vēl bīstamāka nekā tiešā politiskā darbība, jo to bija grūtāk kontrolēt un apkarot. Kā var cīnīties pret idejām, kas dzīvo cilvēku prātos un kas tiek nodotas no paudzes paudzē?
1980. gados, kad Mihails Gorbačovs sāka savu perestroikas politiku, Berklavs bija jau 75 gadu vecs vīrs, kas dzīvoja klusā aizmirstībā mazā dzīvoklī Rīgas nomalē. Bet viņš uzmanīgi sekoja notikumiem un saprata, ka tuvojas brīdis, uz kuru viņš bija gaidījis vairāk nekā 20 gadus. Gorbačova reformas atvēra iespēju atkal runāt par lietām, kas agrāk bija aizliegtas, un republikās sākās jauna nacionālo kustību vilnis. Berklavs sāka saņemt apmeklētājus, jaunus aktīvistus, žurnālistus, vēsturniekus, kas vēlējās dzirdēt viņa stāstu un mācīties no viņa pieredzes. Šīs tikšanās bija emocionāls gan Berklavsam, gan viņa apmeklētājiem. Jaunieši, kas dzima pēc viņa krišanas un kas izauga laikā, kad viņa vārds bija gandrīz aizmirsts, tagad atklāja, ka viņš bija bijis viņu priekštecis, kas jau pirms 30 gadiem bija cīnījies par tām pašām lietām, par kurām viņi tagad sāka cīnīties. Berklavs dalījās ar viņiem savā pieredzē, brīdināja par kļūdām, ko viņš bija pieļāvis, un mudināja viņus būt drosmīgākiem un konsekventākiem, nekā viņš bija bijis. Viņš teica, ka viņa lielākā kļūda bija tā, ka viņš bija mēģinājis spēlēt pēc sistēmas noteikumiem, cerējot, ka sistēma būs godīga, bet sistēma nekad nav godīga ar tiem, kas apdraud tās varu. 1987. gadā Berklavs pirmo reizi pēc gandrīz 30 gadiem publiski uzstājās lielajā sanāksmē, kas bija veltīta Latvijas vēstures jautājumiem. Viņa runa bija īsa, jo viņa veselība bija vāja, bet tā bija emocionāla un spēcīga. Viņš runāja par to, ka Latvijas tauta nekad nav zaudējusi savu identitāti un savu vēlmi pēc brīvības, ka padomju gadi bija tikai īslaicīgs epizods garā vēsturē, un ka nākotne pieder neatkarīgai Latvijai. Šī runa tika uzņemta ar ilgstošām ovācijām, un daudzi klātesošie raudāja, jo viņi saprata, ka šis vecais cilvēks bija upurējis savu dzīvi tam, par ko viņi tagad varēja brīvi runāt. Bet vai Berklavs pats sajūta gandarījumu, redzot, ka viņa sapņi sāk piepildīties? Viņa tuvinieki atceras, ka viņš bija gan laimīgs, gan skumjš. Laimīgs, jo viņš redzēja, ka Latvija virzās uz neatkarību, bet skumjš, jo viņš domāja par visu to laiku, kas bija zaudēts, par visiem cilvēkiem, kas bija cietuši, par visām iespējām, kas bija palaistas garām. Viņš bieži teica, ka ja viņam būtu bijusi otra iespēja, viņš rīkotos citādi, viņš būtu drosmīgāks, viņš nebaidītos no konfrontācijas, viņš necentos samierināt nesavienojamo. Bet vai tas ir taisnība, vai arī tas ir tikai vecuma gudrība, kas nāk pārāk vēlu? 1988. gadā, kad tika dibināta Latvijas Tautas fronte, Berklavs kļuva par vienu no tās goda locekļiem un konsultantiem. Viņš nepiedalījās aktīvi organizācijas ikdienas darbā, jo viņa veselība to neļāva, bet viņš regulāri tikās ar vadītājiem un sniedza padomus. Viņš uzsvēra nepieciešamību būt vienotiem, nepieciešamību izvairīties no provokācijām, nepieciešamību saglabāt miermīlīgu raksturu kustībai, lai Maskava nevarētu attaisnot vardarbīgu iejaukšanos. Viņš arī brīdināja, ka ceļš uz neatkarību būs garš un grūts un ka viņiem jābūt gataviem kompromisiem un pacietībai. Šie padomi bija balstīti uz viņa rūgto pieredzi, un jaunā paudze aktīvistu tos uzklausīja ar cieņu, lai gan nevienmēr sekoja tiem. Daži uzskatīja, ka Berklavs bija pārāk piesardzīgs un ka viņa pieredze ar neveiksmīgiem kompromisiem padarīja viņu pārāk bailīgu. Citi saprata, ka viņa brīdinājumi bija pamatoti un ka viņš vienkārši vēlējās pasargāt viņus no kļūdām, ko viņš pats bija pieļāvis. Bet visi atzina, ka bez Berklavsa un viņa paaudzes centieniem, kas saglabāja latviešu nacionālo apziņu dzīvu pat visgrūtākajos gados, jaunā neatkarības kustība nebūtu bijusi iespējama. Kad 1991. gada augustā Latvija pasludināja savu neatkarību, Berklavs bija starp tiem, kas parakstīja atbalsta deklarāciju. Viņš bija 86 gadus vecs, un viņa veselība bija ļoti vāja, bet viņš piedzīvoja brīdi, par kuru viņš bija sapņojis visu savu dzīvi. Viņa draugi atceras, ka viņš raudāja, kad viņš dzirdēja ziņas par neatkarības pasludināšanu, un ka viņš atkārtoja: beidzot, beidzot, beidzot. Bet viņš arī teica, ka viņš vēlētos, lai visi tie cilvēki, kas bija cietuši un miruši cīņā par Latvijas brīvību, varētu redzēt šo dienu. Pēdējie 3 gadi viņa dzīvē bija mierīgi un laimīgi, neskatoties uz veselības problēmām. Viņš redzēja, kā Latvija veido savu jauno valsti, kā tiek atjaunota demokrātija, kā latviešu valoda kļūst par vienīgo valsts valodu, kā tiek veidota neatkarīga ekonomika. Viņš arī redzēja problēmas un kļūdas, un viņš nebaidījās tās kritizēt, jo tagad viņš varēja runāt brīvi. Viņš rakstīja rakstus un deva intervijas, kurās viņš dalījās savā pieredzē un savos uzskatos par to, kādai vajadzētu būt jaunajai Latvijai. Viņš uzsvēra sociālās taisnīgības nepieciešamību saglabāt latviešu kultūras identitāti,
nepieciešamību veidot ekonomiku, kas kalpotu visas sabiedrības interesēm, nevis tikai elites. Bet vai viņa idejas bija aktuāls jaunajā situācijā, vai arī tās bija novecojušas un piederēja pagātnē? Daži uzskatīja, ka Berklāvsa sociālistiskās simpātijas bija anahroniski jaunajā kapitalistiskajā Latvijā un ka viņa kritika pret ekonomisko nevienlīdzību bija vienkārši vecā komunista nostalģija. Citi domāja, ka viņa brīdinājumi par sociālajām problēmām bija pamatoti un ka jaunajai Latvijai vajadzēja mācīties no pagātnes kļūdām, nevis atkārtot tās pretējā virzienā. Pats Berklāvs vienmēr uzsvēra, ka viņš nekad nav bijis dogmatisks komunists un ka viņa mērķis vienmēr ir bijis Latvijas labklājība, nevis kādas ideoloģijas triumfs. 1994. gada februārī Eduards Berklāvs nomira savā mājā Rīgā, ieskauts no ģimenes un draugiem. Viņa pēdējie vārdi pēc liecinieku teiktā bija: "Es redzēju brīvu Latviju. Tagad jūs turpiniet." Viņa bēres bija liels valsts notikums, kurā piedalījās tūkstošiem cilvēku, no prezidenta līdz vienkāršiem iedzīvotājiem. Runātāji slavēja viņu kā varoni, kas bija cīnījies par Latvijas interesēm vissarežģītākajā laikā, kā cilvēku, kas bija samaksājis augstu cenu par savu principialitāti, kā priekšteci, bez kura jaunā neatkarības kustība nebūtu bijusi iespējama. Bet starp slavinājumiem bija arī kritikas balsis. Daži atgādināja, ka Berklāvs bija bijis komunistiskās partijas augsts funkcionārs, ka viņš bija piedalījies represīvā sistēmā, ka viņš bija kompromitējis sevi ar sadarbību ar padomju varu. Šīs balsis jautāja, vai tiešām var uzskatīt par varoni cilvēku, kas lielāko daļu savas dzīves pavadīja, kalpojot sistēmai, kas apspieda viņa tautu. Vai viņa vēlīnā pretestība var kompensēt gadus, kad viņš bija sistēmas daļa? Šie jautājumi nav vienkārši, un uz tiem nav viennozīmīgu atbilžu. Mūsdienu vēsturnieki turpina diskutēt par Eduarda Berklāvsa mantojumu un par to, kā viņu vajadzētu vērtēt. Daži uzskata, ka viņš bija traģisks varonis, kas mēģināja neiespējamo un kas samaksāja augstu cenu par savu mēģinājumu. Citi redz viņu kā pragmatisku politiķi, kas izmantoja pieejamās iespējas, lai maksimizētu Latvijas intereses, pat ja tas nozīmēja kompromisus ar padomju varu. Vēl citi kritizē viņu par naivitāti vai pat par sadarbību ar totalitāru režīmu. Katra no šīm perspektīvām satur daļu patiesības, bet neviena no tām pilnībā neaptver Berklāvsa sarežģīto personību un viņa pretrunīgo mantojumu. Varbūt vissvarīgākais jautājums nav tas, vai Berklāvs bija varonis vai kolaborants, komunists vai nacionālists, bet gan tas, ko viņa pieredze māca mums par izvēlēm, ko cilvēki dara totalitārās sistēmās. Viņš izvēlējās strādāt sistēmā, cerējot to mainīt no iekšpuses, un šī izvēle nesa gan panākumus, gan neveiksmes, gan morālus kompromisus, gan reālus sasniegumus. Viņa dzīve parāda, ka nav vienkārši atbilžu uz jautājumu, kā rīkoties, dzīvojot totalitārā režīmā, un ka katra izvēle nāk ar savu cenu. Vai Eduards Berklāvs bija latviešu nacionālists, kas izmantoja komunistisko partiju kā instrumentu saviem mērķiem? Vai viņš bija patiesa komunists, kas ticēja sociālisma un nacionālās identitātes savienojamībai? Vai viņš bija pragmatisks politiķis, kas vienkārši mēģināja darīt labāko iespējamo sliktos apstākļos? Patiesība visticamāk ir tāda, ka viņš bija viss tas vienlaikus dažādos viņa dzīves posmos, un ka viņa identitāte un motivācija mainījās līdz ar apstākļiem un pieredzi. Viņš sāka kā jauns ideālists, kas ticēja, ka var apvienot sociālismu ar latviešu nacionālajām interesēm, viņš kļuva par pieredzējušu politiķi, kas mācījās manipulēt sistēmu, un viņš beidza kā vecais disidents, kas atklāti kritizēja to pašu sistēmu, kurai viņš kādreiz bija kalpojis. Šī evolūcija nav unikāla tikai Berklāvsam, bet ir raksturīga daudziem cilvēkiem, kas dzīvoja padomju sistēmā un kas mēģināja atrast ceļu starp lojalitāti režīmam un lojalitāti savai tautai un savām vērtībām. Daudzi no viņiem sāka kā patiesi ticīgie, kas domāja, ka komunisms var nest labāku nākotni, un beidzās kā vilušies kritiķi, kas saprata sistēmas patiesību būtību. Berklāvsa gadījums ir īpašs tikai tādēļ, ka viņš sasniedza augstu pozīciju un ka viņa krišana bija tik dramātiska un publiska. Bet varbūt viņa lielākais mantojums nav viņa konkrētie politiskie sasniegumi vai viņa idejas, bet gan viņa piemērs tam, ka pretestība ir iespējama pat vissarežģītākajos apstākļos. Viņš parādīja, ka var saglabāt savu identitāti un savus uzskatus pat strādājot sistēmā, kas prasa pilnīgu pakļaušanos. Viņš pierādīja, ka var cīnīties par savām vērtībām, pat ja šī cīņa nozīmē personīgus upurus un neveiksmes. Un viņš demonstrēja, ka idejas var izdzīvot pat tad, kad to autors ir satriekts un aizmirsts. Vai Eduards Berklāvs spēlēja dubultu spēli, vai arī viņš vienkārši mēģināja izdzīvot un darīt labu savā zemē sarežģītā situācijā? Vai viņš bija uzticīgs komunists, kas ticēja sistēmai, vai slēpts nacionālists, kas izmantoja sistēmu saviem mērķiem?
Šie jautājumi iespējams nekad nesaņems galīgas atbildes, jo pats Berklavs visticamāk līdz galam neapzinājās, kur beidzas viena lojalitāte un sākas otra. Viņa dzīve bija pastāvīga balansēšana uz robežas starp divām nesavienojamām lietām, un šī balansēšana prasīja ne tikai politisko prasmību, bet arī emocionālo un morālo spēku, ko grūti novērtēt no ārpuses. Galu galā Eduarda Berklavsa stāsts ir stāsts par cilvēku, kas dzīvoja sarežģītā laikā un kas mēģināja atrast ceļu starp neiespējamām izvēlēm. Viņš nebija ne svētais, ne nodevējs, ne varonis, ne kolaborants, bet gan sarežģīts cilvēks ar savām stiprajām un vājām pusēm, ar saviem panākumiem un kļūdām, ar saviem sapņiem un vilšanās. Viņa mantojums paliek pretrunīgs, bet tieši šī pretrunīgums padara viņu interesantu un nozīmīgu figūru Latvijas vēsturē. Viņš liek mums domāt par sarežģītiem jautājumiem, uz kuriem nav vienkāršu atbilžu, un tas, iespējams, ir vērtīgāk nekā jebkāds vienkāršs varoņa vai ļaundara tēls. Arhīvi, kas atvērās pēc Latvijas neatkarības atgūšanas, atklāja kaut ko pārsteidzoši pretrunīgu par Eduarda Berklavsa pēdējiem gadiem padomju sistēmā. Starp simtiem GB ziņojumu par viņa aktivitātēm bija arī dokumenti, kas liecināja, ka pats Berklavs periodiski tikās ar drošības dienestu pārstāvjiem un sniedza viņiem informāciju par saviem kontaktiem. Vai tas nozīmēja, ka viņš bija kļuvis par informatoru pret saviem dombiedriem? Vai arī viņš spēlēja vēl sarežģītāku spēli, sniedzot drošības dienestiem pietiekami daudz informācijas, lai tie viņu atstātu mierā, bet ne tik daudz, lai kaitētu saviem cilvēkiem? Šie dokumenti rada jautājumus, uz kuriem iespējams nekad nebūs pilnīgu atbilžu, jo pats Berklavs nekad publiski nerunāja par šīm tikšanās. Viens no viņa tuvākajiem draugiem no 80. gadiem vēlāk atcerējās sarunu, kurā Berklavs bija teicis kaut ko ļoti atklājošu. Viņš esot sacījis, ka dzīve padomju sistēmā prasīja pastāvīgu kompromisu starp to, kas ir ideāli pareizi, un to, kas ir praktiski iespējams, un ka katrs cilvēks, kas mēģināja kaut ko mainīt, bija spiests pieņemt lēmumus, par kuriem vēlāk varēja justies neērti. Viņš esot piebilstis, ka vēsture viņu tiesās, un ka viņš ir gatavs pieņemt šo spriedumu, jo viņš zināja, ka viņa mērķi bija tīri, pat ja viņa metodas nevienmēr bija nevainojamas. Vai šī bija godīga atzīšanās, vai arī mēģinājums attaisnot kompromisus, kas iespējams bija gājuši pārāk tālu? 1979. gadā notika incidents, kas parādīja, cik sarežģīta bija Berklavsa pozīcija pat pēc visiem šiem gadiem izolācijā. Grupa jaunu latviešu aktīvistu tika arestēta par antipadomju propagandas izplatīšanu, un izmeklēšanas laikā viņi apgalvoja, ka viņi bija rīkojušies pēc Berklavsa padomiem un iedvesmas. Kad GB nopratināja Berklavu par šo lietu, viņš kategoriski noliedza jebkādu saistību ar šiem cilvēkiem un apgalvoja, ka viņš dzīvo klusu pensionāra dzīvi un neiesaistās nekādās politiskās aktivitātēs. Daži no arestētajiem jaunekļiem vēlāk jutās nodoti, jo viņi bija cerējuši, ka Berklavs viņus atbalstīs, bet citi saprata, ka viņam nebija citas izvēles, ja viņš vēlējās izvairīties no aresta. Šis incidents atklāja vienu no sarežģītākajiem aspektiem dzīvē totalitārā režīmā. Kad cilvēks ir pastāvīgā uzraudzībā un jebkura viņa darbība var tikt interpretēta kā noziegums, viņam jāizvēlas starp solidaritāti ar citiem pretestības dalībniekiem un savu personīgo drošību. Berklavs izvēlējās otro, un šī izvēle, lai cik saprotama tā būtu no praktiskā viedokļa, atstāja rūgtu pēcgaršu viņa attiecībās ar daļu jaunās paaudzes aktīvistu. Bet vai mēs varam viņu tiesāt par šo izvēli, nezinot, ar kādu spiedienu un draudiem viņš saskārās? Vai mēs varam prasīt no 80 gadus veca cilvēka, lai viņš upurē savu brīvību un, iespējams, dzīvību, lai aizstāvētu jauniešus, kurus viņš pat nepazina? 1983. gadā Berklavs sāka rakstīt vēstules dažādiem rietumu politiķiem un organizācijām, kurās viņš aprakstīja situāciju Latvijā un lūdza atbalstu latviešu tautas cīņai par pašnoteikšanās tiesībām. Šīs vēstules bija rūpīgi formulētas, lai izvairītos no tiešas kritizēšanas padomju sistēmas, bet vienlaikus skaidri norādītu uz problēmām un pārkāpumiem. Dažas no šīm vēstulēm sasniedza savus adresātus, citas tika pārtvertas no GB, bet fakts, ka 80 gadus vecs cilvēks joprojām mēģināja atrast veidus, kā cīnīties par saviem uzskatiem, liecināja par viņa neatlaidību. Bet vēl interesantāks ir jautājums par to, kāpēc GB neveica stingrākas darbības pret Berklavu, neskatoties uz visiem pierādījumiem par viņa turpmāko, naidīgo darbību. Daži vēsturnieki uzskata, ka Maskava baidījās, ka Berklavs arestēšana varētu padarīt viņu par mocekli un iedvesmot jaunu pretestības vilni. Citi domā, ka drošības dienesti vienkārši uzskatīja viņu par nelielu draudu, jo viņš bija vecs un slims un viņa ietekme bija ierobežota.
Vēl citi apgalvo, ka Berklāvsam bija kāda aizsardzība augstākos līmeņos, varbūt kāds no viņa vecajiem kolēģiem, kas joprojām ieņēma nozīmīgu amatu un kas slepeni simpatizēja viņam. Kad 1985. gadā Mihails Gorbačovs kļuva par Padomju Savienības vadītāju un sāka runāt par perestroiku un glasnostu, Berklāvs bija viens no pirmajiem, kas saprata, ka šīs nav tikai tukši saukļi, bet gan reāla iespēja mainīt sistēmu. Viņš sāka aktīvi kontaktēties ar jaunajiem reformatoru grupām, kas veidojās Latvijā, un dalīties ar viņiem savā pieredzē un savos uzskatos. Viņš uzsvēra, ka šoreiz viņiem jārīkojas gudrāk un piesardzīgāk nekā viņš bija rīkojies 50. gados, ka viņiem jāizveido plašāka atbalsta bāze sabiedrībā, pirms viņi izaicina Maskavas varu. Viņa padomi bija balstīti uz rūgto pieredzi, un viņš bieži stāstīja par savām kļūdām un par to, ko viņš darītu citādi, ja viņam būtu otra iespēja. Viņš teica, ka viņa lielākā kļūda bija tā, ka viņš bija pārāk ātri virzījies uz priekšu, nepārliecinoties, ka viņam ir pietiekams atbalsts gan Latvijā, gan Maskavā. Viņš arī atzina, ka viņš bija bijis pārāk naivs, ticējot, ka Maskava ļaus republikām gūt reālu autonomiju, ja vien tās formāli saglabās lojalitāti padomju sistēmai. Šīs atzīšanās parādīja, ka Berklāvs bija dziļi pārdomājis savu pieredzi un ka viņš patiesi vēlējās, lai jaunā paudze izvairītos no viņa kļūdām. 1986. gadā notika Černobiļas katastrofa, un šis notikums kļuva par katalizatoru nacionālo kustību aktivizācijai visā Padomju Savienībā, ieskaitot Latviju. Berklāvs aktīvi atbalstīja vides aizsardzības kustību, kas sāka veidoties Latvijā pēc Černobiļas, un viņš redzēja tajā iespēju mobilizēt plašākas sabiedrības daļas, kas agrāk nebija iesaistītas politiskajā aktivitātē. Viņš saprata, ka vides jautājumi var būt tilts starp dažādām sabiedrības grupām un ka tie var kalpot kā leģitīms veids, kā kritizēt padomju sistēmas kļūdas, nenonākot tiešā konfliktā ar varu. Viņa stratēģiskā domāšana, kas bija attīstījusies gadu desmitiem, tagad kļuva noderīga jaunajai kustībai. Viņš mācīja jaunos aktīvistus, kā formulēt savus prasījumus tā, lai tie būtu grūti noraidāmi, kā veidot alianses ar dažādām sabiedrības grupām, kā izmantot padomju sistēmas pašas pretrunas un vājās vietas. Viņš arī brīdināja viņus par GB provokācijām un par nepieciešamību saglabāt kustības miermīlīgo raksturu, lai izvairītos no vardarbības, kas varētu attaisnot represijas. 1987. gada jūnijā notika pirmā lielā publiskā demonstrācija Rīgā kopš 50. gadiem, kas bija veltīta Staļina terora upuru piemiņai. Berklāvs nepiedalījās šajā demonstrācijā personīgi, jo viņa veselība to neļāva, bet viņš sūtīja rakstīt vēstījumu, kas tika nolasīts pulcējušajiem. Šajā vēstījumā viņš runāja par to, ka Latvijas tauta nekad nav aizmirsi savus upurus un savu vēsturi, un ka pienācis laiks atklāti runāt par pagātnes noziedzībām un prasīt taisnīgumu. Šis vēstījums tika uzņemts ar lielu atsaucību, un tas parādīja, ka Berklāvs, neskatoties uz visiem gadiem izolācijā, joprojām bija respektēta figūra latviešu sabiedrībā. Kad 1988. gadā tika dibināta Latvijas Tautas fronte, Berklāvs bija viens no pirmajiem, kas publiski paziņoja savu atbalstu šai organizācijai. Viņš piedalījās dibināšanas kongresā, un viņa uzstāšanās bija viens no emocionālākajiem brīžiem šajā pasākumā. Viņš runāja par to, ka viņš redzēja šajā kustībā piepildījumu tam, par ko viņš bija cīnījies visu savu dzīvi, un ka viņš tic, ka šoreiz Latvija sasniegs savu mērķi. Viņš arī teica, ka viņš ir lepns par jauno paudzi, kas ir drosmīgāka un gudrāka nekā viņa paudze bija bijusi. Bet vai Berklāvs tiešām ticēja, ka šoreiz būs citādi, vai arī viņš vienkārši vēlējās dot cerību jaunajiem cilvēkiem? Viņa privātās piezīmes no šī perioda liecina, ka viņš bija gan optimistisks, gan piesardzīgs. Viņš redzēja, ka starptautiskā situācija bija mainījusies un ka rietumi tagad aktīvāk atbalstīja Nacionālās kustības padomju savienībā. Viņš arī saprata, ka pati padomju sistēma bija krīzē un ka Maskavai vairs nebija resursu un politiskās gribas apspiegt visas republikas vienlaikus. Bet viņš arī zināja, ka ceļš uz neatkarību būs sarežģīts un ka būs daudz šķēršļu un briesmu. 1989. gadā, kad Baltijas ceļš apvienoja 2 miljonus cilvēku dzīvā ķēdē no Tallinas līdz Viļņai, Berklāvs bija starp tiem, kas stāvēja šajā ķēdē, neskatoties uz savu augsto vecumu un vājo veselību. Viņa tuvinieki mēģināja viņu pārliecināt palikt mājās, baidoties par viņa veselību, bet viņš atteicās, sakot, ka viņš ir gaidījis šo brīdi vairāk nekā 50 gadus un ka viņš nepalaidīs to garām. Fotogrāfijās no šī notikuma var redzēt Berklāvu, kā viņš stāv, turot roku ar cilvēkiem abās pusēs, un viņa sejā ir gan asaras, gan smaids. Šis brīdis bija simbolisks ne tikai Berklāvsam,
bet visai viņa paudzei, kas bija dzīvojusi cauri visiem padomju gadu šausmām un kas tagad redzēja, ka viņu sapņi sāk piepildīties. Bet tas arī bija atgādinājums par to, cik daudz laika bija zaudēts un cik daudz cilvēku bija cietuši ceļā uz šo brīdi. Berklavs vēlāk teica, ka stāvot tajā ķēdē, viņš domāja par visiem tiem cilvēkiem, kas bija miruši, necerējot redzēt brīvu Latviju, un ka viņš jutās gan laimīgs, gan vainīgs, ka viņš bija izdzīvojis, lai redzētu šo dienu. Kad 1990. gadā Latvijas augstākā padome pieņēma deklarāciju par neatkarības atjaunošanu, Berklavs bija starp tiem, kas tika uzaicināti piedalīties šajā vēsturiskajā sesijā. Viņš sēdēja tribīnē un vēroja, kā deputāti balso par dokumentu, kas pasludināja Latvijas neatkarības atjaunošanas procesu. Kad rezultāti tika paziņoti un kļuva skaidrs, ka deklarācija ir pieņemta, viņš piecēlās kājās kopā ar visiem citiem un aplaudēja, un viņa sejā bija asaras. Vēlāk viņš teica, ka tas bija laimīgākais brīdis viņa dzīvē, jo viņš redzēja, ka viss, par ko viņš bija cīnījies un cietis, nebija bijis veltīgi. Bet ceļš no šīs deklarācijas līdz pilnīgai neatkarībai vēl bija garš un bīstams. 1991. gada janvārī notika asiņainie notikumi Viļņā un Rīgā, kad padomju spēki mēģināja apturēt neatkarības procesu ar varu. Berklavs šajā laikā bija ļoti satraukts un baidījās, ka viss, kas bija sasniegts, varētu tikt zaudēts. Viņš publiski aicināja starptautisko sabiedrību iejaukties un aizsargāt Baltijas tautas, un viņš arī mudināja latviešus saglabāt vienotību un nepadoties provokācijām. Viņa balss, neskatoties uz viņa augsto vecumu, joprojām bija autoritatīva un ietekmīga. Kad augustā notika neveiksmīgais apvērsuma mēģinājums Maskavā un kļuva skaidrs, ka padomju sistēma sabrūk, Berklavs saprata, ka Latvijas neatkarība tagad ir neizbēgama. Viņš bija starp tiem, kas parakstīja atbalsta deklarāciju Latvijas augstākajai padomei, kad tā pieņēma lēmumu par pilnīgu neatkarību. Viņš arī deva vairākas intervijas, kurās viņš dalījās savās emocijās un pārdomās par šo vēsturisko brīdi. Viņš teica, ka viņš jūtas gan laimīgs, gan skumjš, laimīgs, jo viņa sapnis bija piepildījies, bet skumjš, jo viņš domāja par visiem tiem cilvēkiem, kas nebija izdzīvojuši, lai redzētu šo dienu. Pēdējie 3 gadi viņa dzīvē bija intensīvi, neskatoties uz viņa augsto vecumu un vājo veselību. Viņš aktīvi piedalījās publiskajās diskusijās par Latvijas nākotni, rakstīja rakstus un deva intervijas, kurās viņš dalījās savā pieredzē un savos uzskatos. Viņš bija kritiski noskaņots pret dažiem aspektiem jaunajā Latvijā, īpaši pret ekonomisko nevienlīdzību un sociālo problēmu, un viņš brīdināja, ka neatkarība pati par sevi nav pietiekama, ja tā nenozīmē labāku dzīvi visiem Latvijas iedzīvotājiem. Šie uzskati nebija populāri starp dažiem jaunās elites pārstāvjiem, kas uzskatīja, ka Berklavs joprojām dzīvo pagātnē ar savām socialistiskajām idejām. Bet Berklavs nekad neatzinās, ka viņš ir sociālists vai komunists tradicionālajā izpratnē. Viņš vienmēr uzsvēra, ka viņa mērķis ir bijis Latvijas labklājība un taisnīgums, nevis kādas ideoloģijas triumfs. Viņš teica, ka viņš ir mācījies gan no kapitālisma, gan no sociālisma, un ka ideālā sistēma būtu tāda, kas apvieno labākos elementus no abām – tirgus ekonomikas efektivitāti ar sociālo taisnīgumu un solidaritāti. Šie uzskati bija pārāk sarežģīti un nianšēti laikam, kad lielākā daļa cilvēku domāja melnbaltās kategorijās, un tāpēc Berklavs bieži tika nepareizi saprasts un kritizēts no abām pusēm. 1994. gada sākumā Berklavsa veselība strauji pasliktinājās, un kļuva skaidrs, ka viņam atlicis maz laika. Viņš pavadīja pēdējās nedēļas mājās, ieskauts no ģimenes un tuvākajiem draugiem, un viņš izmantoja šo laiku, lai sakārtotu savus dokumentus un piezīmes. Viņš vēlējās, lai viņa memoāri un dienas grāmatas tiktu publicētas pēc viņa nāves, lai nākamās paudzes varētu mācīties no viņa pieredzes. Viņš arī diktēja vairākas vēstules jaunajiem Latvijas vadītājiem, kurās viņš dalījās savos pēdējos padomos un brīdinājumos. Vienā no šīm vēstulēm viņš rakstīja: "Es esmu dzīvojis garu dzīvi un esmu redzējis daudz, gan labas, gan sliktas lietas. Es esmu pieļāvis daudz kļūdu un esmu samaksājis par tām augstu cenu. Bet es nekad neesmu nožēlojis, ka es cīnījos par Latviju, pat ja mani ceļi un metodas nevienmēr bija pareizas. Jūs, jaunā paudze, tagad ir jūsu rokas Latvijas nākotne. Lūdzu, mācieties no mūsu kļūdām, bet nemācieties tikai no tām. Mācieties arī no mūsu cerībām un sapņiem, jo bez cerībām un sapņiem neviena tauta nevar dzīvot." Kad Eduards Berklavs nomira 1994. gada februārī, viņa nāve tika atzīmēta kā nacionāla zaudējuma. Prezidents pasludināja sēru dienu, un viņa bēres bija liels valsts notikums. Tūkstošiem cilvēku nāca atvadīties no viņa,
un starp viņiem bija gan vecie cilvēki, kas atcerējās viņu no 50. gadiem, gan jaunie, kas viņu atklāja tikai 80. Runātāji slavēja viņu kā varoni un priekšteci, bet bija arī tie, kas klusēja, atceroties sarežģītākos aspektus viņa dzīves un karjeras. Pēc viņa nāves tika publicēti viņa memoāri un dienasgrāmatas, un tie izraisīja plašas diskusijas par viņa mantojumu un par to, kā viņu vajadzētu vērtēt. Daži lasītāji bija pārsteigti par viņa atklātību un godīgumu, ar kādu viņš rakstīja par savām kļūdām un šaubām. Citi bija kritiskāki, norādot uz pretrunām starp viņa publiskajiem paziņojumiem un privātajām pārdomām. Bet visi atzina, ka šie dokumenti ir nenovērtējams avots izpratnē par sarežģīto laiku, kurā Berklāvs dzīvoja, un par izvēlēm, ar kurām saskārās cilvēki, kas mēģināja saglabāt savu identitāti un cīnīties par savām vērtībām totalitārā sistēmā. Mūsdienās, vairāk nekā 30 gadus pēc viņa nāves, Eduarda Berklāvsa mantojums joprojām ir diskusiju objekts. Daži viņu uzskata par varoni, kas upurēja savu karjeru un dzīvi cīņā par Latvijas interesēm. Citi viņu kritizē par sadarbību ar padomju sistēmu un par kompromisiem, kas, viņuprāt, bija pārāk tāli. Vēl citi mēģina atrast līdzsvaru starp šīm divām pozīcijām, atzīstot gan viņa nopelnus, gan viņa kļūdas. Bet varbūt vissvarīgākais jautājums nav tas, vai Berklāvs bija varonis vai kolaborants, bet gan tas, ko viņa pieredze māca mums par dzīvi totalitārā sistēmā un par izvēlēm, ko cilvēki dara šādos apstākļos. Viņa dzīve parāda, ka nav vienkārši atbilžu uz jautājumu, kā rīkoties, kad tu dzīvo sistēmā, kas prasa pilnīgu pakļaušanos, bet tu vēlies saglabāt savu identitāti un cīnīties par savām vērtībām. Viņa pieredze liecina, ka jebkura izvēle nāk ar savu cenu un ka bieži vien nav iespējams izvairīties no kompromisiem, kas vēlāk var šķist problemātiski. Vai Eduards Berklāvs bija latviešu nacionālists, kas izmantoja komunistisko partiju kā instrumentu? Vai viņš bija patiess komunists, kas ticēja sociālisma un nacionālās identitātes savienojamībai? Vai viņš bija pragmatisks politiķis, kas vienkārši mēģināja darīt labāko iespējamo sliktos apstākļos? Šie jautājumi, iespējams, nekad nesaņems galīgas atbildes, jo pats Berklāvs visticamāk līdz galam neapzinājās, kur beidzas viena lojalitāte un sākas otra. Viņa dzīve bija pastāvīga balansēšana uz robežas starp divām nesavienojamām lietām, un šī balansēšana prasīja ne tikai politisko prasmību, bet arī emocionālo un morālo spēku, ko grūti novērtēt no ārpuses. Galu galā Eduarda Berklāvsa stāsts ir stāsts par cilvēku, kas dzīvoja sarežģītā laikā un kas mēģināja atrast ceļu starp neiespējamām izvēlēm. Viņš nebija ne svētais, ne nodevējs, ne varonis, ne kolaborants, bet gan sarežģīts cilvēks ar savām stiprajām un vājām pusēm, ar saviem panākumiem un kļūdām, ar saviem sapņiem un vilšanos. Viņa mantojums paliek pretrunīgs, bet tieši šī pretrunīgums padara viņu interesantu un nozīmīgu figūru Latvijas vēsturē. Viņš liek mums domāt par sarežģītiem jautājumiem, uz kuriem nav vienkāršu atbilžu. Vai ir iespējams mainīt totalitāru sistēmu no iekšpuses? Vai kompromisi ar ļaunumu ir attaisnojami, ja tie kalpo labam mērķim? Kur ir robeža starp pragmatismu un kolaborāciju? Šie jautājumi paliek aktuāli arī mūsdienās, jo totalitāras un autoritāras sistēmas joprojām eksistē daudzās pasaules vietās, un cilvēki joprojām saskaras ar līdzīgām izvēlēm, ar kādām saskārās Berklāvs. Viņa pieredze māca mums, ka nav vienkāršu atbilžu un ka katra izvēle nāk ar savu cenu. Viņš izvēlējās iekšējo ceļu, mēģinot mainīt sistēmu no iekšpuses, un viņš samaksāja par to ar politisko nāvi un 30 gadiem izolācijā. Bet viņš arī piedzīvoja to, ka viņa sapnis par neatkarīgu Latviju piepildījās, pat ja ne tādā veidā, kā viņš bija iedomājies. Vai tas nozīmē, ka viņa izvēle bija pareiza? Vai būtu bijis labāk izvēlēties atklātu pretestību? Uz šiem jautājumiem nav viennozīmīgu atbilžu, un tieši tāpēc Eduarda Berklāvsa stāsts paliek nozīmīgs un aktuāls.